ceru skaistums. Ūdens kritumi varavīksnes krāsās, skarbas ainavas un pārgājieni kalni un pazemē. Uz Islandi ar busiņu noskaties. Šonakt mēs bijām noparkojušies pie pirmā ceļa. Te ir tādas kā kabatiņas. Un nekādas aizliegošas zīmes te nebija, ka nedrīkst stāvēt. Tāpēc bija ļoti klusi, ļoti mierīgi, bez nekāda vēja mums, ka izgulējāmies ļoti labi. Nu, vieta, protams, fantastiska. Tur ir gan soliņi, gan daba apkārt. Un laiciņš šodien Islandē sola 22 grādus ar saulīti, a Latvijā šodien sola tikai 7 grādus un lietu. Esam noparkojušies parkingā, kas iet uz kanjonu. Te ir tādas interesantas toaletes, kas it kā celtniecības būdiņas, kas gan arī sabruks, bet nu, viņas te ir. Te ir parkings varbūt vēl celtniecības stadijā. Tas diezgan liels. Pagaidām esam vienīgie 7 no rīta. Tāpēc pagaidām te ir tukšums. Viņš ir maksas parkings. Nu tā, toplats. Apskatāmies, kādas viņas te ir. Te ir trīs kabīnītes. Te ir silti un ļoti civilizēti. Pie parkingi ir arī kafēnīca. Pagaidām viņi nestrādā tik agri, bet ir soliņi. Te ir. Tur tālāk izskatās pēc ūdenskrituma. Te var atpūsties pēc pasākuma. Ak, kas par smuku krāsu ūdenim. Ceru, ka dzīvē arī ir tāpat kā bildē. Ar norādēm uz šī ceļa ļoti švaki. Jau sākam maldīties. Domājam, tā bultiņa iet tur uz augšu, vai tur
Apkārt tur ir 2 ceļi. Kurš ir īstais, kas to lai zina? Nu, te bultiņai augšā nekā nav, tāpēc sekojam gar kanjonu pretējā virzienā. Pasteigtu taku uz kanjonu diezgan viegli. Ir pa grantētu ceļu, tikai gar kanjonu jāiet. Ir 45 minūtes apmēram jāiet uz turieni. Bet tas, par ko es jau sāku satraukties, ir to, ka mēs neredzēsim smukās krāsas, jo mēs esam apbraukuši 7:30 no rīta, te vēl neviena nav, un saule vēl līdz kanjonam vienkārši netiek. Tāpēc uz doto brīdi tur viss ir tāds melns, un pagaidām jau sāk uztraukties, ka tikai nesanāk vilšanās par to, ka nav pareizais laiks. Bet nu, apskatīsimies tuvāk, vai tik tiešām tik traki ir, kā man jau sāk likties. Laiks arī dodas ceļojumā šajien. Tā. Steiec. Jūs mūs redzat? Diez vai. Pie šī kanjona var noparkoties no 2 pusēm. Tur, kur mēs noparkojāmies, ir jāiet 45 minūtes, un tad tu vari nokāpt pie kanjona lejā. Ja tu parkojies otrā pusē kanjonam, tur arī ir maksas parkings, bet tur atkal ir tikai skatu punkti no augšas. Kur viņus jau tur var redzēt, laikam, jā. Skatu punkti no augšas, un tad tu vienkārši uzreiz nokāp, apskaties un kāp atpakaļ. No tās pusītes pie kanjona nokāpt lejā nevar. Tur otrā pusītē ir skatu laukumi. Vismaz 4 es redzu. Un tad kur ir tas kanjons. Nu, protams, mēs esam ieradušies ļoti pagri, kad tā saulīte vēl neiespīd un neparāda īstās krāsās. Te jau visi gudrinieki ir atraduši tuvāku ceļu pie kanjona un ir nobiedījušies no lielā ceļa nost un bīdās par tādiem maziem iemīcītām jau paciņām. Arī mēs to daram, bet mēs esam sliktāk par visiem pārējiem. Neskatās skata platforma no vienas puses, un pretī ir no otras puses jau civilizēta tāda. Tur arī tāda staciņas iet no otras puses tiltiņš, atkal platforma, atkal tiltiņš. No šitās puses visi pa vienkāršo. Kā mākam, tā braucam. Nu, jā, pagaidām kanjons ir pelēcīgās krāsās, kaut vai sēdi un gaidi, kamēr iespēdies saule šeit. Nebrauciet agri no rīta. Gaidiet, kad saulīte varētu būt kanjonā. Un tā, tagad mūsu mērķis ir tikt lejā, tieši tā kanjona. Otrā pusē jūs tur sagaida labas trepītes uz leju.
Un tad ir skatu platforma. Mūsu pusītē šitien pagaidām ir bruģēta taciņa, bet es redzu tur tālāk, ja tā apskatās, tā ir tā vieta, kas parasti ir Instagramā un kur cilvēki ir kāpuši lejā. Bet tur vēl kaut kāds ūdens izskatās, ojojoj. Nu labi, pieiesim tuvāk, tad jau redzēsim, kā tur var nokāpt. Ko tu tur redzi? O, nu skaisti! Nu, tad tā pieeja diezgan tāda, kā saka, mazliet tiešām bīstama. Visi vienās dubļos. Te ir, protams, bez labām botām un labām līdzsvaru sajūtām un tam līdzīgām lietām. Vispār labāk nelīst. Tā būs drošāk. Jo, ojej, te visi dubļēns. Ak, vai. Es tā kā esmu bailīgāka. Man nepatīk tādas visādākas lietiņas. Līst tur, kur nevajag. Nu, pagaidām, lai tiktu. Te ir kaut kā tā jāiet. Neskatoties to, ka nav rīta saule, ka nav pusdienas saule, te ir nereāli skaisti. Tās iespaidīgās klintis, kas visa apkārt ir tā taciņa, pa ko ir jāiet. Nu, viņš tā ir to vērts, lai te atnāktu, nokāptu un apskatītos uz to visu. Nu, vai tā nav skaisti? Ja mēs te ilgāk uzkavēsimies, varbūt arī saule iespīdēs. Te ir nereāli skaisti. Nereāli. Viss tās lielās kolonas, kas te ir. Pat ūdenskrāsa, pat arī bez saules viņa ir skaista. Un tālāk ir ūdenskritums. Tur vēl, protams, vēl 3 fotogrāfi ieradās, kuriem mēs traucējam fotografēt. Jo es te tā lēni lienu. Nu, kolonas ir ļoti lielas. Akmeņi arī ir ļoti lieli.
Kaņons ir viennozīmīgi to vērts, lai jūs šeit atbrauktu un apskatītos un arī nokāptu. Nav tik traki. Lēnām, prātīgi. Vajag tikai labus botus, jo tomēr pie akmeņa ir kaut kur vietām slideni, vietām ir dubļi, tāpēc turamies. Bet, kad tu esi nokāpis, tad ir tāda grandioza sajūta. Tie akmeņi tādi lieli, tā kā arī var iet. Protams, bērns labāk neņemt līdzi, vismaz nelaist lejā, bet pašiem kāpēc gan ne. Viennozīmīgi, ļoti skaists kaņons. Pat arī agrā rīta agrumiņā. Un jo agrāk ieradīsieties, tomēr labāk, ja tas sākas turistu bari, un es domāju, ka sāksiet viens otram traucēt. Tur jau nāk viens pēc otra. Tāpēc labāk. Laikam labāk agrāk no rīta. Te var tam kaņonam arī pastaigāt mazliet pa augšu. Un apskatīties visu no augšpuses. Ja jūs esat piebraukuši no otras puses, no tās, kur tā platformiņa, tad jūs redzat tiešām mazu daļiņu no kaņona. Tāpēc laikam labāk tomēr brauciet no šitās pusītes 45 minūtes ar kājām, un jūs varat nokāpt lejā. Ļoti varants kaņons. Viņa maza daļiņa tāda tikai šitās tas trubas, kas ir, bet viņas ir iespaidīgas. Tu tur sēdi, bet īpaši, ka tu esi lejā, tu esi nokāpis, tu esi pārvarējis kaut kādas savas bailes, kāpjot pāri tiem akmeņiem. Un tad, kad tu esi nokāpis, tad viņš tādas grandiozas lielas, tie akmeņi visi tādi lieli, tas ūdens krāsa, viņa tik tuvu tev viss ir. Oi, man patika, tiešām patika. Labi, ka mēs neatbraucām no otras puses kaņonam, jo savādāk tu tikai redzētu skatu no augšas un vairāk neko. Tur ir tas, kur jūs varat nokāpt lejā. Un tad tāds kaņons. Es domāju, ka no otrās puses apmēram tas skatiņš ir tāds kā tagad, jo šitas ir no augšas tās taisīts. No šejienes mēs atnācām pa šito taciņu, tagad 45 minūtītes atpakaļ mašīna. Mums ir tagad tāda dilema. Mēs domājam, kā ir labāk atbraukt agri no rīta un redzēt kaņonu bez turistiem, bet to te saulīt nav pamodusies mājā. Varbūt vasarā savādāk. Vai arī atbraukt vēlāk un tad dalīt savu vietu ar citiem pārējiem turistiem. Kā ir labāk? Mazliet par tām cenām, kas jums tagad jāatvērsies tā būdiņa, jūs var sagaidīt grilēta sviestmaize ar šķiņķi un sieru varētu būt apmēram 8 eiro, kafija būs 4, latē būs kaut kādiem 5 eiro, apmēram tā tēja kaut kur zem 4 sanāk, 3 laikam tēja sanāk viņa naudiņās. Esam atnākuši 10. atpakaļ, kopā mums šis pasākums aizņēma 2,5 stundas.
Un tagad jau atnākot atpakaļ, te jau ir saradušās automašīnas diezgan daudz un skatos, ka vēl brauc. Tāpēc drīz te vēl kaut kādas brīvas vietas te ir, ko stāvvietā vēl pietiks. Bet pagaidām stāvvieta sāk piepildīties. Nu, vietas ir. Pa ceļam neplānot atradām, nevis atradām, bet ieraudzījām ūdenskritumi. Vajag aiziet apskatīties. Atrodas pašā ceļa malā. Ir parkinga kabatiņa, kur noparkoties. Un 139 metri augsts ūdenskritums. Šo ūdenskritumu jāpakāp mazliet kalnā. Drusciņi. Apmēram kaut kāds minūtītes 5. Un tur jau viņš parādās visā varenībā. Labs ūdenskritums, tiešām labs. Cik viņš ir varens. Nu liels. Tas ir vārds. Un tas viss saukās, ka mēs tikai vienkārši piestājām pa ceļam apskatīties, kas nebija plānos. Vienkārši brauc pa ceļu, ieraugu ūdenskritumu. Ai, davai apstājamies. Mums tik un tā šeit pēdējā diena. Vakarā ir uz prāmi jākāp. Bet kāda fantastika. Atklāja un vēl vāra vīksne. Te ir skatu platforma. Tur var skatīties. Vairāk pēc Norvēģijas šitas izskatās ūdenskritums. Tagad mums ir šitāds busiņš, bet nākamais mūsu līmenis visticamāk vajadzētu uz šitādu pārsēsties. Ar šito mēs tiktu daudz kur. Vienīgais pamēģina tādu pabarot, viņš jau daudz gribēs ēst vai kam. Jā, abi busiņi izskatās labi. Bet mēs izskatāmies ļoti maziņi. Nu, ļoti maziņi.
Mēs braucām uz putniem skatīties. Viņi atrodas vienā vietā netālu no prāmja. Nezinu, vai mēs viņus redzēsim, bet tā izbraukšana caur to ielai un caur kalnu pārēju, kas te ir, tas bija kaut kas, man fotoaparāts vienkārši neapstājās. Es visu laiku to viņu bildēju. Tās emocijas, kas te bija, it kā jau liekas, tev visu laiku tās emocijas. Nu, kur vēl? Bet var vēl izbraukt caur vienu kalnu pārēju un dabūt vēlreiz emocijas. Mēs pašu ceļā malā esam noparkojušies. Ir tāda, kā saka, vietiņa, kur var piebraukt, apskatīties un sapfotografēt visu. Ūdens ir tik zils, kaut kā tas dienvidos. Harā ir 20 grādi. Es skatos to, ka visapkārt ir sniegs. Ai. Ko tu tur teici? Es ģīpstu, man te tā patīk. Es nezinu, vai mēs redzēsim tos putnus, bet iela ir vienkārši fantastiska. Ārprāts, man te tā patīk. Tas ir kaut kas fantastisks. Grūti pieliet, bet ļoti garšīgs ūdens. Braucam tālāk! Braucam cauri ciematiņam. Te netālu esotie putniņi. Bet pats ciematiņš ir ļoti mīlīgs. Tāds mājiņš, tāds riktīgi tādā islandiešu stiliņā. Tāds mīlīgs. Kāda forša mājiņa. Ar zaļo jumtu, zālīti un apkārt. Un, protams, apkārt arī turistiem, kas grib nobildēt viņu visu. Dosimies mazliet apkārt tai mājiņai. Apskatīties, kā te viss izskatās. Te ir akmeņi.
Negribētos jau tā ielūkoties iekšā, bet tā vien te gribas ielūkoties. Tā laikam ir tāda kā garāžiņa vai kūts. Vai, otrā puse vispārīgi viņai ir visa no zāles uztaisīta. Ir arī pieniņas garlieka. Oh. Lauku idille vēl kādā fonā. Esam pieparkojušies pie vietas, kur var iet skatīties tos putniņus. Cilvēku te ir ļoti daudz jau. Te ir lieli autobusi un vēl te ir tāds prāmja kuģis. Un no tā prāmja kuģa ar laiviņām ved skatīties tos putniņus. Un tie putniņi laikam atrodas uz tās salas. Te var doties. Dodamies skatīties, būs vai nebūs. Būs vai nebūs. Tāds ir jautājums. Lai cik tas tagad muļķīgi neskanētu, bet es esmu uztraukusies. Un tik ļoti viņus gribas redzēt. Es neesmu baigā putnu mīla vai nemīla vai kā. Nav tā, ka putni. Bet šitos man kaut kā neskatoties ļoti gribas redzēt. Kaut kāds bērnišķīgs satraukums. Nu tā ir. Nu ir tāds. Te arī ir WC, kur var aiziet. Te laikam atrada visus tos turistus no prāmja, kas atrodas tur. Un, jā. Solīti pa solītim. Vai? Galvenais nenokrist. Viņu ir daudz. Visi grib redzēt. Šodien ļoti silti, un tas arī piedod savu tādu mazliet patīkamas sajūtas. Un kaut kas tur lidinās. Bet es nesaprotu vēl kas. Tāpēc jāpieiet mazliet tuvāk. Bet kaut kādi putni ir. Sarkanas degunas es viņiem neredzu knābjus, bet kaut kas ir. Tu vēl viena dīvainība, kas ir Islandē. Viņiem te nav suvenīru veikalu. Almost leaving. Hello. Hello. So I live here in the village and I paint in winter time when the weather is not nice. Jā, kas attiecas uz tiem visiem suvenīriem, tad tādas lietas, kā pie apskates objektiem, mēs esam redzējuši, tā te varbūt bija otrā reize. Viņiem tas nav nevis populāri, bet nav tie suvenīri. Nav. Mēs jau sen būtu okupējuši visus apskates objektus ar suvenīriem, bet viņiem nē.
tikko tas mirklis, kad tu kāp pa šitām trepēm ar cerību kaut ko ieraudzīt. Nevar būt. Jā. Ak, tu mīļoši. Jā, kur viņš ir? Re, kur ir? Vienu maiziņu redzēju putniņu. Pagaidām viņa laikam te tā nemaz nav, bet kaut kur viņus var ieraudzīt. Kaut kur. Te viņam tāda kā ligzošanas vietas. Bet kaut kur pa vienam viņus var tālumā saskatīt. To man tikai vienu pašā sākumā redzēju. Ir tādas divējādas sajūtas. Vienpus te ir tāds baigais klusums, lai tikai neaizbīdētu, bet viņi varētu nobildēt labāk. No otru pusi tu skaties uz cilvēkiem, kas visu to biedē, arī bildē. Viņš ir tik foršs. Šitā var pārvērsties arī par putnu vērotāju. Tik tiešām ir tik forši. Galvenais runāt klusu, lai nevienu neaizspiedētu. Bet viņi tādi mīlīgi, tādi maziņi. Tu priecējies kā mazs bērns. Un visi mēģina noķert tos putniņus, kamēr viņi nav aizlidojuši. Tāda klusuma osta tāda. To es saprotu, tā ir putnu vērošana. Viņi tādi maziņi, un tu pārvērties tāds kā mazs bērniņš, un tu skaties uz tiem putniem, jā. Un viņi nebaidās no cilvēkiem, viņi tur blakus tev, tepat viņš ir. Un viņš ātri ieskrien savā aliņā. Bet man patika. Tas gan bija labi. Īslande vulkānu, Gaidzeru valstībā, kalnu grēda salas, pazemes salas. Ūdens kritumi, varavīksne, Īslande.
Tā, sākam mēs atkal savu krāmēšanos uz kuģi. Un domājam, lai kaut ko nepazaudētu, neatstātu. Ir krūzītes ir, ēdamais ir, ēdama vēl jāieliek pareizi. Tā, te ir vēl otra, kas mums ir. Bet nu tā jau skats vēl labs šeit mums. Krāmītis jau ir atbraucis, tā kā mums vēl kāda stunda laika līdz čekošanai. Tad mēs esam nolēmuši pastaigāties ostas pilsētu. Blakus te mašīna noparkota un izrādās, ka te arī ir ūdenskritums. Nu, izmantojām vēl iespēju un dodamies apskatīties ūdenskritumu. Islanda nebeidz pārsteigt. Un mēs nolēmām aiziet līdz ūdenskritumam. Un izrādās, ka te ir taciņa. Un viņa visa ir ziedos šajos. Es nezinu, kā šo ziedu sauc, diemžēl. Bet cik skats sniedzas te abās pusēs ir šitie te ziedi. Viņi vēl līdz galam nav izplaukuši, bet izskatās. Un vēl pa vidu ūdenskritums. Nu ko, turpināsim noiet mūsu soļus. Izrādās pa 9 dienām mēs esam nogājuši 165 kilometrus. Nu, man jau liekas, ka ir labi. Kopā uzrādījās 231 000 soļu. Jā. Nē! Kopā uzrādījās 2031 solis. Tā laikam bija. Ceru, ka es neko nepārpratu. Te ir tāds soliņš, kur var pasēdēt un apskatīties ar skatu uz prāmi un uz visu ielēju. Man te kaut ko vispār atgādina, kā jau Norvēģija, pat neatgādina Islandi. Kur Islandē ir šīs pazīstamās zīmītes? Šī zīmīte seko visur. Nezinu, vai mēs pareizi sapratām, bet te ir tāda lieta, kad tāds ka mēs būtu nokavējuši gan rīzam kuģi. Nu, biļetes atkal dabūtas, bet man liekas, ka mēs esam nokavējuši gan rīzam kuģi.